Esiet sveicināti Nemiera podkāstā. Šodien mēs aprunāsimies ar diviem no brāļiem Ābelēm. Lauris Raits šodien ciemas pie mums. Čau! Čau. Manuprāt, pēdējā laikā, pēdējos diezgan daudzus gadus jūs runājat lielākoties, cilvēki ar jums grib lielākoties runāt par kino, par visu to, kas ir liela jūsu dzīves daļa, protams, bet pēdējā laikā par mūziku, man liekas, jums sanāk krietni mazāk aprunāties. Tā ir, kā tu saki, un arī vēl mums visu laiku prasa, kā būt brāļiem un darīt kaut ko kopā. Tas ir pārākais jautājums, jā, kas ir. Nekad neko nevar jaunu izdomāt. Bet man vairāk gribētos parunāties par mūziku, jo tā man tur patīk rēķināt tos skaitļus. Sanāk, šogad jūsu apvienība Soundarcade svin 21 gadu. Man liekas, tā bija 2002. gadā šī grupa izveidojās. Jā, un kad tu tā saki, tikai tagad, es pats kaut kad nesen aizdomājos, cik diez mums varētu būt, bet es pietiekoši biju. Es būtu piemetis kā 12, man tā liktos. Bet 21 ir 12 otrādāk. Pilngadība te mums ir. Jā, un uzreiz par to 2002. gadu es toreiz nebiju īpaši vecs, jūs bijāt bišķiņi vecāki par mani. Kāda izskatījās pilsēta toreiz, jo jūs to izbaudījāt visā tās krāšņumā, gan, manuprāt, daudz laika pavadot laukā, uz ielas, aktīvi atpūšoties, tā teikt, gan arī, sākot savas muzikālās gaitas, arī agrā vecumā. Es teiktu, nebija tā kā izties pilsēta, nebija baigi savādāk, bet kas bija, man šķiet, kas bija forši, tas bija tieši laiks, tas 2000. Gada sākums, kad daudz dažādi koncerti sāk notikt kaut kādās vietās, vecā bērnu dārzā vai kaut kādā pamestā tajā angārā vai kaut kur vēl. Tie bija tieši tas laiks, kad 90. bija pagājuši, tad kaut kāds pieklusums, un tad visi sāk organizēt, jo varēja jau pietiekami labu aparatūru dabūt, uzlikt. Un, es atceros, ka mēs taisījām Leļu teātrī prezentāciju, un tad tepat, kur ir Fonds Strītska ville, tur mēs gājām un savus Soundarcade plakātus līmējām. Tā kā līdz to pilsētu tāpat, kāda tā pusbombzīga tā Fonds Strītska ville ir, tāda pati viņa arī. Tāda viņa arī bija, un tikai tur nenotika pasākumi ar... Toreiz viņi bija tukši vienkārši. Jā. Un vēl tajos, tad jau mēs varbūt pirms tam vēl aktīvi, kas skeitojām, tad mums vispār tā pilsētas infrastruktūra bija tāda super svarīga, kur ir labs asfalts, kur ir kas. Un tas bija tāds periods, kad aizvien vairāk parādījās kaut kādas, kaut kāda jau tā attīstība notika, kaut kādus tos vecos trotuārus nomainīja, un tad mēs vienkārši uzreiz zinājām, ka tur ir labs spots vai bija tāds, tas attīstības kaut kāds periods, jo tagad jau mums ir daudz maz, ja mums uzceļ kaut kādu lielveikalu, tad mēs sakām, ka pilsēta attīstās, bet tad bija arī kaut ko tādu sakarīgi izdarījumu. Bet tajā laikā, man liekas, pat nebija vēl īsti skateboard veikals Latvijā, vai 2002. jau bija? Bija Borts LV, man liekas, viņi ar 20 gadi. Man liekas, ka tieši ap to laiku arī radās Borts LV. Tas bija pirmais veikals. Pirms tam bija tā, ka vienīgais, kas ceļoja apkārt, bija Vācijas katalogi. Un tur kaut kādiem atsevišķiem cilvēkiem bija tie katalogi, tad tu dabūji to katalogu, tu tur atzīmē, un tad varbūt, ka brauks meitene kaut kāda, tur atvedīs kedas vai dēli vai virsmu. Veikals bija tādā veidā pastāvēja. Tad jūs paralēli jau vēl tai visai skateboard braukāšanai, visam tam sākāt taisīt grupu. Mēs sākumā diezgan daudz braucām arī reizē uz snowboard pasākumiem, kad skateboard pasākumiem, kad ir snowboard dēles sapakot, zābaki, viss, un arī ģitāra. Bet tad mēs sapratām, ka kombīts un viss busiņš piebāsts. Bet mēs sapratām, ka tā pasākuma apvienošana īsti nedarbojās. Ja tu nevari saprast, vai tu esi tajā snowboard pasākumā, kurā, ja tu brauc sacensībās, pēc tam tu gribi iedzert tālu, jo tev, vai tev viss sāp, vai tu esi priecīgs, ka tu esi kaut ko labi izdarījis. Bet un tad, kad vēl jāspēlē tas koncerts, tu īsti neesi pārslēdzies. To mēs beidzām kaut kādā brīdī. Bet tas bija tas laiks, kad ekstrēmais sporta veids un mūzika gāja roku rokā. Ne tikai tas, arī pirms tam jau arī tur visu grupu. Pie mums Latvijā tieši tas tā sākās, jo tas jau nāca, tā kā tu saki, roku rokā.
Un tas jau bija, bet tad tas tieši tajā laikā Inārs Bīrmans sāk taisīt savas lielās sacensības Extreme, kas notika tur pie Hans rajons, jā. Un, tad pirmie bija Fact, spēlēja ar Fanta Extreme vai kaut tādā. Nu, viņi bija paši pirmie, jā, bet... Bija Fact, bija How Much Personalities tāda grupa, un Mary Janes reiz viņiem spēlēja, kas bija tā kā bišķiņ no savādāk, tāda granžīgie, bet tas bija tas vaibiņš, kāds toreiz bija. Bet tagad tas ir beidzies. Tagad vairs nav tā, ka skateboarda pasākumi Latvijā pasākumi tiek rīkot un noteikti vēl vairāk un tā, bet viņi vairs nav muzikāli, kā kaut vai bija tādi punks uz rampas vēl VF parkā. Un bija arī viens tāds leģendārs pasākums, iespējams, viņš pat YouTube'ā bija snowboard sacensības Gaiziņā un notika pirmoreiz tāds koncerts ārā. Tagad Tesa spēlēja Savaļā ziemā. Bet toreiz tas bija, varbūt es teiktu, labākos apstākļos, bet tāpat pelēkā Latvijas ziema augs un spēlēja Pest of Child grupa. Ska un Fake spēlēja. Un visi snowboardisti sanāca lejā kalnu pakājē, un tur bija tā kā visa aparatūra un notika koncerts. Un tajā laikā, jā, varbūt bija tas nebijušais kaut kāds tāds vibes, un cilvēks to pavilkās. Un tad jau tas tālāk, kad Inārs taisīja tos Nokia Extreme pasākumus, kas bija Valmierā vai kas, tad jau bija cerēs tāds lielākas grupas, kas brauca. Tur ir Brita Jairus, jā. Bet tagad DJs ir moderni. Tad grupa vairs nav moderna. Tālāk uztaisījāt, sākāt taisīt grupu, kas arī toreiz nebija tik vienkārši, jo gluži vienkārši toreiz nebija YouTube. Tas ir viens jau liels ziņu portāli bija jau. Bet arī vēl tādā agrīnā statusā pilnīgi cits laiks nevarēja. Par koncertiem tiešām bija jāziņo, tā kā jūs teicāt, līmējot plakātus Stritskavilas un ne tikai Stritskavilas logos. Tas ir interesanti. Tagad ir krietni vienkāršāk sākt lietas. Vienalga vai foto, vai video, vai mūzikas pasaulē, vai tajā pašā skateboardā. Visu var apskatīties. Tas ir absolūti viennozīmīgi. Gribu sākt mācīties kaut kādu snowboard triku. Lūdzu, gribi pats pasīties sietas basēnu, iemācīties peldēt, palaidz garām kaut kad paskaties, kā pareizi tas jādara, skateboard trikus, mūzikas ierakstīšana, vispārējais. Mēs paši filmās, kad montējam kaut ko, mēs nezinām, kā kaut ko eksportēt vai kaut ko tam līdzīgi. Jo muļķīgāk tu ierakstīsi Googlē, kaut kāds elementārs atslēgas vārdus, gan pirmie 3 būs you have to do this and this, un viss ir kārtībā. Kā mēs meklējām tabus, lai ģitāras rifus mācītos, tas arī bija vesels pasākums. Īsti, Google vēl nebija. Bija Yahoo. Navigators. Bija Netscape navigator. Ne, tas bija pārlūks. Jā. Bet Yahoo bija kā tāds tas meklētājs. Un tā meklēšana nebija. Tagad tu ierakstīji tur guitar chords vai tabs. Tu praktiski visam momentā dabūsi pat YouTube parādīs, kā tev pirkstus labāk turēt. Un tad mēs printējām, mājās jau nav tāds kompis, tā kā tad vienmēr tāda bieza mape ir ar tiem tabiem. Un tad pareizi vēl nolasīt, saprast, šis ir domāts kā tas vai tas, bez tiem YouTube tutoriāliem, kas viennozīmīgi bonus, ka tagad cilvēki var to ātrāk izdarīt. Jā, un bieži vien tie tabi bija nepareizi. Un tu mēģini mācīties, un kaut kas nav, un neskat, un tas nav tas rifs tā kā vajag. Un tad, kad esi samācījies un kaut kā samācījies gan nospēlēt, gan arī ierakstīt, tad tas ir kaut kur jāliek. Un toreiz, labi, draugiem LV mūzikas sadaļa, nezūdoša vērtība no tiem laikiem, kur cilvēki varēja publicēt savus darbus, un tie tur joprojām atrodās, bet cits platformas diži daudz nebija. Bija jātais diski, kā to darījāt arī jūs? Taisījām diskus, jā, un tad bija, pēc tam parādījās Napsters ap to laiku. Tas bija pirmie MP3, ka varēja kaut kur, DC++ bija tāds, kur varēja bet tas nav gluži tas, jā. Jā, bet mēs rakstījām disku, ko mēs rakstījām. Igaunijā viņu izgatavojām. Jā, bet tas interesantais arī, teiksim, kas tagad būtu, kad DC++ būtībā tu piedāvāji savu folderu, un tas cilvēks varēja iet tavā datorā, un ja tu tajā folderē atradās ar kaut kas cits, tad tas ar tur bija. Un tagad lietas noplūst cloudā vai ka kaut ko, piemēram, uz datoriem strādā, var noīrēt savu datoru resursu priekš kaut kādu universālu renderu. Kaut kam tādas lietas arī pastāv, bet toreiz es biju tā, ka burtiski varēja iet otrs cilvēku datorā. Jūs rakstījāt toreiz jau visi abi jūsu albumi, ja nekļūdos 2 tie jums ir. 3 albumi, visi ir diskos izdot un noteikti ka reti un nepieejami. Spotifyā ir
Es domāju, fiziskais tieši diski, kā diski Spotify. Pie mums ir, un būtībā Melo rekords, kas ir Radio Naba rekords, pie viņiem viss ir. Viņi mūs visus ir izdevuši, un pie viņiem ir arī visi diski. Madars jau ik pa laikam nes uz tiem mūzikas veikaliem, bet baigi jau viņi nav tie mūzikas veikali šobrīd. Ir uz randoms. Uz Ģertrūdas ielas. Randomā, man liekas, ka bija, vismaz tur Jansons strādāja, un tad viņš vienmēr tā kā uzziņoja, kad ir izpirkt, bet tā jau reāli. Tur sanāk jābūt proaktīvam, pašam jāiet, pašam jāsaka, hei, klausieties, reku, mēs jums iedos diskus, un tur interesanti, ar veikalu tā. Veikals negrib nopirkt uzreiz 10 diskus, līdz ar to tas būs kaut kad vēlāk. Viņi paņem uz to realizāciju. Un pēc tam tu pēc 4 gadiem aizmirsti, ka tur kaut kas ir iedots. Jāsāk spēlēt, un tad končos. Jā, cik es saprotu, vispār mūsdienās no tādām underground grupām, teiksim, vai ne underground, vai nenosauksim viņas par lielo topu hītu grupām. Liela daļa sastāv tieši tas merch, ko viņi tirgo, kas ir viņa tiešā nauda. Platas, joprojām tas tirgus aug, un viņas arī, tad, ja grupa zinām, pērk veikalos, plašs tirgus joprojām aug. CD disks kaut kur viņš pastāv sevišķi pie smagās mūzikas cienītājiem, kas ir konservatīvāki. Viņiem ir, tas ir tāds, cik es lasīju statistiku. Un tomēr cilvēki ir nopērk vēl joprojām, ja viņiem apnīk tā saspiestā, tā Spotify kvalitāte, un viņi nopērk kaut kur vecāku CD atskaņotāju vai tam līdzīgi, viņi kaut kā, protams, viņi krītās, bet viņi kaut kur vēl pastāv. Bet plašs tirgus aug, un viņu arī, veikalos noteikti plati aiziet labāk kā disks mūsdienās, bet tā jau pārsāk koncertos pērk cilvēki. Es jautāju, tāpēc, ka man bija tāds priekšstats, ka šiem diskiem ir jābūt, ļoti retiem, kaut kur kolekcijās, kaut kur, ka viņi nav vairs pieejami, bet jūs viņus daudz, tas arī bija cits posms, toreiz nav tā kā tagad, ja grupa kaut ko drukā, tad bieži vien es dzirdu, mēs uztaisīsim 50, labi 100, 300, tas jau ir tāds, rītīgi atspērušies. Pirmo albumu 1000 taisījām. Un bija jāpietaisa vēl klāt? Nē, man liekas, ka viņš, es domāju, ka nav bet ir jau uz beigām vispār. Nav daudz, bet tur ir kaut kādi, nezinu, 50, 60 varbūt vēl. Tu vienkārši tā rokām rādi centimetros, es līdzīgi skatos uz diskiem. Man te vēl 15 centimetri klāt, lauktā, ko ielikt. Es kaut kā tā skatos. Un tas, ko jūs arī teicāt par, ka tur koncertos tie diski tiek pirkt tāpat kā mērķi un beigās sanāk ar tekstilu apmaksāt vinilu vai kaut kā tā, jā. Pat sanāk tā, es teiktu, pēdējā arī, varbūt, ar sotu grupu Sontāks Legion, vai arī vienkārši, kas ir, mēs grupas nav daram tā, ka jebkas, ko mēs dabūnam pa koncertiem, vai no merča, vai jebkādā veidā, kas ir grupas nauda, vai kādreiz kaut kādu soundtrack taisījām, iet grupas budžetā. Neviens neuztver, mums tā nesanāk, ka tas grupa ir kaut kāds peļņas avots, mēs liekam, un tad tā nauda iekrājās. Un, teiksim, no mērķa ir tā, ka Leģionam mēs varējām par kaut ko samaksāt par ierakstu, vai arī tagad ir kaut kas, lai varētu par nākamo ierakstu, kas visu laiku tur paliek. Tā ir, kā man brālis teica, ka no kā nauda ienāk, viņi tur paliek. Ja viņi pārdod ģitāru, tad tu ieguldi atkal citā mūzikas instrumentā, bet vislabāk jau aparatūru vispār tā nepārdot. Vai, ja tā ir kino nauda, tā ir kino nauda, un grupas nauda ir grupas vajadzībām. Ja mēs par aparatūru runājam, tad tas arī interesanti. Kā jums bija pirmsākumos ar aparatūru? Kur jūs gājāt uz mēģi telpām, īrējāt tur laiku vai kaut kur savās telpās mēģinājāt paši salasīt jau no sākuma visu nepieciešamo? Mēs sākumā mēs gājām uz mēģi telpām, tad nebija nekā. Pats sākums, ka nav pat kombis nekā. Un tad mēs pat ir, nezinu, cik braucām. Tās mēģi telpas bija ar paskumis. Viņas bija vienmēr piepīpēts, jo tā kā tagad varbūt ētika cilvēkiem tajā laikā, tā kā pie mūziķiem visi pīpēs, tā aparatūra citreiz kaut kur ir saplīsus, kaut kādi Krievu pāris vien tā krāsotā. Ja pīpējas arvojas, ka tev pārtauc valsts lielākajos teātros, gandrīz kur pagadās, tad tas normāli, ka mēģi vēl joprojām, ne jau tad. Tā bija kaut šajā pusē Daugava, vai jūs esat, Pārdaugavas cilvēki? Mēs visu Pārdaugavā nebija tāds vietas, bet es gribētu pateikt, te mēs bijām te krāsotā ielā un Ādmiņa ielā, pirms tur viss tā tes un pārējais, viss tas sākās. Un vēl kaut kādās mākslinieku namā. Un viņas bija tā aparatūra bija slikta, un piemēram tajā krāsotā ielā piederēja tādam Krievu pārītim vecākam,
kur mēģināja ļoti zolīdi izturēties. Viņi ar prasīja, vai tā aparatūra skan, bet tie cilvēki bija tādi 2 pensionāri, kur vienkārši piepelnījās, jo viņiem telpa un aparatūra. Viņi vispār nebija nekādā veidā šita mūzika saistīti. Viņi vienkārši bija tāds peļņas avots. Un tad bija mums draugam Boļam tēvs. Mums bija bundzinieks. Tēvs teica, ok, reku, man ir pagrabs. Es nopērku bungas. Izremontējiet. Paši izremontējiet. Es nopērku bungas, spēlējiet. Elektrība, visi. Un tad mēs uztaisījām savu sondarkaidu laboratoriju. Un tad mēs izmetām Boļu no grupas ārā. Un turpinājām spēlēt Boļas mājā. Daudz gadus, kaut kāds 10, man liekas. Mārs Dīķa krastā, uz stūri, pagrabā. Mēs varējām līdz 10 vai 11. Līdz 11. Un kaimiņi meta pa logu ar kaut ko. Jā, un mēs spēlējām skaļi jau tad. Un tā ģimenei bija viss ok. Tāpēc mums ir liels paldies jāpasaka. Boļi, ja tu dzirdi, jā, es jau tev teicu, bet liels paldies, papa. Un tagad tā telpa, kas tagad tur ir kaut kas vēl? Tagad tur Boļi pats dzīvo. Boļi tad izmet mūs ārā. Pēc kaut kāda laika teica, ka normāli telpa man mājā. Bet pēc 10 gadiem apmēram. Jā, un Boļas māma teica, vienīgais, kad bazitāris Jānis Zāle spēlēja basu un griez to basu, viņa teica, to gan varētu negriezt, jo tās glāzes, kad istabā rība, nav tā kā baigi labi. Cik ilgu laiku pēc tam, ka jūs nodibināties, jūs sākāt braukāt apkārt, jo jūs diezgan aktīvi to arī darījāt? Pa Eiropu toču tālāk es nezinu. Mēs uz Krieviju braucām arī. Tajā laikā tas bija stilīgi. Tajā laikā, jā. Bet kurš tas laiks bija un ko jūs tur apceļojat? Jo man liekas, tur gandrīz kā 3. daļa Eiropas ir, ne? Mums tas visā tā pirmā koncerta pieredze, mēs spēlējām ar brāli kopā, un pēc tam mēs lēnām, kad mēs izmetām Boļu no grupas, mums atnāca Eriks Bakšējevs, un mēs pēkšņi varējām vienu gabalu nospēlēt vairākas reizes pēc kārtas, jo mēs vienādi, jo mēs nesapratam, un brālis arī noteikti, kas ir pie vainas, ka mēs vienkārši, mēs visu darām it kā pareizi, bet mums nekas nesanāk. Un kā atnāca cits bundzinieks, tā mēs vienkārši 2 reizes vai 3 reizes nospēlējām vienādi, un wow, tas ir iespējams, tas bija tāds mazs trips. Un tad mums vēl tas sastāvs papildinājās, man liekas, mums bija pirmais koncerts 2003. gadā, un pirmā koncerta reize, kad mēs esam ar grupas skatuves, bija 2 koncerti vienā dienā. Bija Limbažos, bija 3. piekdiena, un pēc tam mēs braucām uz Melnās zivs pasākumu. Kaut kur tur Rīgā notika. Ulbrukā, jā. Un es vēl atceros, kad sev tāds plāns bija, kad tu nospēlēsi to pirmo koncertu, un tad tas būs tas ķeksīts dzīvē, kas toreiz likās kaut kas tāds svarīgs. Kad es uzkāpu skatuves, tur piepūšiem dūmiem un piemetās lampu drudzes kājai, man sāk drebēt. Un tad jau pirmajā dziesmā viņi tā kā atslēdzās, un tad jau mēs jau bijām koncertu nospēlējuši, jau nospēlējām otro, un tur mums bija draugi ar daudz atbraukuši, un jau bija tā koncerta pieredze sākās. Bet tā, ka mēs esam bijuši 2 reizes Eiropā, 3 reizes Krievijā, 2 reizes Krievijā tūrē, un vienreiz atsevišķi tādu skaņmēšu pasākumu. Un tad, protams, Lietuva un Igaunija daudz. Pa Eiropu, mēs tālākais, tajā aplī bija Itālija. Un Serbija. Un tad vēl bija Serbija, Rumānija, jā, tur tā kā... Tad tajā laikā Edgars Āboliņš no All Day Long un no Alice P. Viņš reāli organizēja tos končus. Es tieši gribēju prasīt, vai jūs paši bijāt tie, kas to darīja, vai tas viņš to menedžēja. Un tad bija... Viņš bija drusku pa kalniem, pa lejām, kaut kādu koncertu baigi labie, un kaut kur mums saliek kopā ar skā grupu, kas ir Edgara paziņas, zināmie kaut kādi tur. Un tad īsti tā auditorija nešķiemē kopā, bet savukārt, jā, tā viņš diezgan labi, un tās stūras nebija tā, ka viņas atbraukt atpakaļ ar kaut kādiem daudz iekrājumiem. Izņemot no Krievijas. Jā, no Krievijas atbraucām ar naudu atpakaļ. Bet, jā, pa tām Eirostūriem atbrauc būtībā pa nulēm. Un grupai vēl kaut kas drusku ir palicis pāri. Visam ir pieticis. Un, jā, tie bija labi. Un tad ir kaut kādā poļu pilsētā Šļaškī. Tur joprojām, ja mēs aizbraucam, tur ir regbi klubs, pie kuriem mēs aizbraucām.
Regbija un cīņas sporta klubu. Tas viss kopā. Tajā reizē atnāk uz tikai džeki, tāds spēcīgi džeki. Ļoti daudz. Super maskulīni. Nu, viņiem tur sporta atbalstīšana ir citā līmenī kā pie mums. Jā. Tā kā mēs braucām otrā reizē, tad viņi saka, nē, jūs nekur nepaliksiet citur. Jūs paliksiet pie mums, tā kā viss. Un mēs aizbraucam un mums iedod šo te sporta zāli, kur viņiem ir ar laušanās matračiem, ar visu, tā kā šitas viss jūsu rīcībā. Un var gulēt jebkurā vietā, jo viss ir mīksts. Jā, pie viņiem gribētos aizbraukt. Tā bija tāda super interesanta komūna, jo cerēs tie, piemēram, kaut kādu mazāku pilsētu ciemu sportisti tādi agresīvi pret tiem, kam ir gara matve, kas klausās savādāk mūziku. Bet viņiem, laikam, tie vadītāji bija paši hardcore mūzikā, viņiem tur bija tetovējumi un tā, viņi bija super draudzīgi. Tā kā viņi mums, kad nospēlē koncertu, tad zini, ka tu esi tādā ballītē ar nenormāli daudz muskuļotiem, bet draudzīgiem džekiem. Viņi cienā picu, ir viss kaut kādas tādas eksotiskākas lietas. Man brālis pat paranoja bišķi noķēra. Man likās, ka te kaut kas slikts. Tad daudz vīriešu apkārt. Okay, tā lielākā problēma tam koncertu tūrēm ir tā, ka ne visiem ir paveicies tā kā jums, ka jūs varat darboties ļoti, ļoti daudz, bet darīt savas lietas savos laikos un tā to laiku menedžēt, jo es runāju ar daudz grupām un tā lielākā problēma varētu jau braukt, bet cilvēkiem 30 plus ir ļoti grūti pat nedēļu saschēmot vienu, tur 4 džekiem plus tāpat šofers vēl kaut kas, tā ir tā lielākā problēma. Tas, ka atgriezīsies mājās un arī pa nulēm vai mazos plusos, tas tur kā mazākais, bet jums tas nebija tādas problēmas un mums arī bija ap tiem 30 tajā laikā, man liekas, ka mēs braucām. Nu jā, bet jums nebija jāiet uz kādu kolhozu, kur ir tāda tipa darba laika un tā. Vēl jau ar vispār tas, kad grupa paliek kā tā vecāka, ir tās klausītājiem nav jānovērtē, bet ja mēs tā no Zumauta veidot skatītos, universāli var novērtēt, ka viņi atrod to laiku un to disciplīnu, lai to darītu. Un, ja viņiem ir, piemēram, ja viņi bijusi ar aktīvi, tad ir, nav jēga. Tagad mēs jau kādreiz paši smējamies, ka pie mums brauc kaut kādas skandināvu grupas ar kādiem 30 gadniekiem, 30 plus vai 40 gadniekiem, un kur joprojām tā ir kaut kādā mazā klubiņā, tur baigiem kostīmiem, kaut kāds baigos šovus, tur ir tas viens līmenis, kas ir kaut kad tev jāiekaro, un tad tajā jāoperē. Vai jānonāk tajā pareizā komunā, sevišķi tāda specifiska mūzika, kurā tiešām nāks tie, kas grib to dzirdēt, un viņi nāks, viņi uzticēsies organizatoriem, piemēram, es nezinu, tā kā es uzticos Zemliks Mikam vai kur brauc uz koncertu tikai tāpēc, ka tas ir Zemliks kurators. Jā, vai ja viņš Hanzas peronā kaut ko uzaicina, visticamāk, vai viņš iepriekš tādā Ventspils koncertzālē, kas bija tad svētība, man liekas, tur Ventspilī, ka viņš tiešām atveda nevis kvalitīvu, bet ja ārpus Latvijas arī ļoti novērtēts mākslinieks, tā nosauksim pareizi, un kas ir diezgan ekskluzīvi priekš Ventspils, bet viņš tur vairāk nav, tad viņš Hanzas peronā. Ko mēs varam pateikt, viena no mūsu mīļākajām grupām būs nākamgad aprīlī Godspeed You Black Emperor Hanzas peronā, ko Miks atkal ir sagādājis, kas man liekas. Un iepriekš viņš bija atvedis Silmonu Zajanu, kas ir mums ar tuvu grupa. Un tādā ziņā, tā kā, ja kāds pat nezināt Mika Gaumu, bet nezināt par to Godspeed, kas man liekas diezgan populāri, tad viņš neviltos tajā, ja viņš tur aizietu. Tā, vēl man noteikti ar jums jāpradājas par vēl vienu jūsu muzikālo projektu 7 pieauguši vīrieši. Jā, bet tā grupa bankrotēja. Tajā laikā bija krīze Latvijai 2009. gads, un viņi vienkārši bankrotēja. Jā, bet kaut kādā, ja nekļūdos, kādā 13. 14. iznāca. Var droši teikt, droši arī ilgi gaidīts albums, jo tur arī bija gadi, kamēr tas viss tika satapināts, man liekas. Ja nekļūdos ar to gadiem. Tas albums arī CD formātā pieejams pie Naba Records. Un Madars no Naba Records bija ļoti neapmienīts. Pēc Džeki, kā jūs tagad sakat, ka jums grupa bankrotē? Jūs izdodat albumu un tad nākamajā mēnesī pasakat, nē, mēs vairs nekad nespēlēsim, viss ir beidzies. Tā jau nevar darīt. Tur mēs Madaru bišķiņ pametām, bet tie bija tīri biznesa apstākļi. Mums menedžers Ēriks biznesa, viņš teica, jūs bankrotējuši un tas nebija citu variantu. Jūs nedrīkstat vairs spēlēt tagad. Bet tas arī ir foršs albums.
tiešām tie, kas nav to kaut kādu iemeslu dēļ dzirdējuši, lai gan, es domāju, tādu nav daudz, jo jūs arī aktīvi koncertējāt un arī lielos festivālos, tā kā labu dabu, kas ir. Jā, mēs spēlējām ar Olgu Rēcu kopā un tā kā ar tautu atzītiem mūziķiem un pēc tam, kad mēs spēlējām ar Olgu Rēcu, ka mūs aicināja arī uzstāties korporatīvos pasākumos. Bet tur noteikti bija tas nosacījums, ka viņi brauc līdzi. Viņi brauc līdzi, jau mēs vienreiz aizbraucām, tad mēs sapratām ar Ģirdu Strumadu, kur mēs vispār esam nonākuši. Mums uzdāvināja tādu lielu tādu grozu ar šokolādēm un mandarīniem un visu kaut ko tādu. Jo šefam patīk dziesma, vai tu man mīlēsi, kad man nebūs 60. Un tad mēs aizbraucām uz pasākumu, sapratām, labi, šis laikam ir tāda zīme, kad varbūt kaut kā arī vajadzētu tā smuki tā kaut kāda pieredze tik iegūt. Okay, tad tas ir galā un tas vairs neko jaunu nevar gaidīt no 7 pieaugušiem vīriešiem. Viss. Šķiet, ka nē. Vienīgais, ja būs Latvijai tā ja būs nauda. Ja būs nauda. Tas jau naudas jautājums. Pagaidām nav tā Latvijas man tiešām liekas, ka pieprasījums ir pēc šādas mūzikas. Es redzu, ka... Kamēr mums nav uz galda nolikts. Jā, kofers. To apjomiņu tā. Kamēr nav kofers, tikmēr šis projekts nedarbosies. Tieši tā kā tas ir jautājums investoriem. Jo mums arī nav investors šobrīd. Ja būs investors, tad vienkārši tad runāsim. Tad strādāsim, jā. Tā, kas ir, piemēram, tagad ir gada beigas, es kopā ar citiem mūzikas kolēģiem mēs skatāmies zelta mikrofons iesniegtos darbus, skatāmies, kas šogad noticis, kas jums ir tāds labākais, jūsuprāt, šogad Latvijā izdotais ieraksts? Vienalga kāda žanra vai jūsējā vai kāda pilnīgi cita. Ja nesanāk no šī gada, var arī no pagājušā gada, jo tas laiks ļoti strauji iet. Es varbūt no šī gada mēs filmējām savu nākamo filmu Dieva suns. Mēs viņu filmējām vasarā, bet viss pat agrāk. Un tas viss tas process kaut kur aizņēma laiku. Mēs, man liekas, par Brāleru var teikt maz koncertos kā tā bijām. Bet no pagājušā gada Imanta Dakša pēdējais albums. Mēs bijām vienā pasākumā, viņš man uzdāvināja kolosāls disks. Tas man tāds varbūt zīmīgākais, kas palicis. Viņš Imants tik daudz izdod, ka viņam šogad arī ir albums, bet tur var... Viens pirms. Tur viņš tiešām aktīvi izdod, jā. Man, kā saucās tā grupa? Tā, es neatceros. Olivers teica, ka spēlē tā kā Jay Manley stilā drusku. Mums ir Olivers, mūsu skaņotājs un draugs, kurš vienmēr pasaka, kur jums kaut kas jāpaklausās. Divi vai trīs džekiņi, viena meitene. Amerikānu spēlēt. Tā kā drusku viņi to mēģina to amerikānu iekšā, bet viņam tāda panku attieksme. Meitenei nemā bungas, viņi tur kaut kādu šo te kāpostu, rīvējamo kaut kādu vai veļas to mazgājamo. Grēcīgie partizāni varētu būt, jo viņiem ir veļas rīvējums. Jā, tie ir grēcīgie partizāni, jā. Šie divi, jo man neprasīja, bet es domāju, es noteikti izcelšu pēdējos gados noteikti Juris Ivanoviča albums. Es domāju, tur šogad arī būs lieli panākumi. Es ap citu viņu redzēju, es biju iegājis Nabas dzimšanas dienā pie Madara. Un es tur nekad nebiju bijis, viņiem pagrabas zem Nabas rādio, no kuriem viņi nāca tiešraidi. Es pirms tam braucu mašīnā, es klausījos, cik labi skan dzīvējā. Jo reti ir, mūsdienās, protams, viss attīstās, bet jūs kāds zina, ka televīzijā spēlē pa īstam dzīvējā kaut kādās mikrofonos vai tam līdzīgi. Kad domā par attēlu, bet apskaņošana ir diezgan švaka. Jā, un tagad skanēja tik labi, un es klausījos mašīnā, es izkāpu ārā, iegāju Radio Nabu, un viņi tieši tur spēlēja vai Jēzus piedzimst šajos Ziemassvētkos, un bija baigi labi. Es neesmu droši, man liekas, viņi pirmo gadu taisītai pagrabā. Man tur kolēģi bija pie tās tiešraides nodrošināšanas puses, viņi mums stāstīja, ka tur esot tā liels baseins, kurā ir ūdens nemainīts kaut kādus gadu, bezmaz 10, tā izskatoties. Tur izstāst kādreiz universitātē, tur mācību spēku mācēja dzīvot, ka tur apakšā bija tāds spa, jo tās telpas, kuras spēlēja, noteikti bija kaut kāds atpūtas telpas, kur vēl vecie tapsējumi un tam līdzīgi.
Tās ir labas, un tur arī, man ir arī daži video, varbūt no tām zelpām, no aizkadriem un tā. Tās ir arī, filmēšanai ļoti vērtīgas. Jā, un es tur iegāju iekšā, un es nevarēju iziet ārā uzreiz, jo tur pa tādiem labirintiem jāiet ir, protams, ka to var saprast, bet tā pirmo reizi ieejot, pēkšņi nevar saprast, kur vispār izēja. Var nonākt pie tā baseina. No filmēšanas puses man visvairāk droši arī interesētu ar jums parunāties par mūzikas videoklipiem. Jūs esat tos taisījuši, varbūt pēdējos gados, man liekas, ka nav nekas bijis. Pēdējos nav sanācis, nē. Kādreiz daudz? Kādreiz daudz, jā, tas bija interesanti. Ir sevišķi, ka vēl tā tehnika nebija. Tagad ir tā, ka tā tehnika baigi pieejama, un tad tā kā, vai tas ir veidot mūzikas video, tad tas ir daudz resursi, tā, un tu pats ieeji tajā bišķi tajā apaudzis ar pietiekami lielu zināšanām, kā to vajag darīt pareizi, ka tas nav tā kā viegli. Bet, ja mēs senāk, tev ir kamera, tev ir ideja, viss. Divas lietas, vairāk neko nevajag. Un kā busiņā un brauc filmēt mūzikas video. Bet nav izslēgts, ka kaut ko vēl uztaisīsiet kādam? Nē, galīgi nē. Kaut kā tagad ir bijuši lielie kino projekti, un viņi diezgan daudz paņem laiku. Bet es domāju, ka tieši kad mūzikas video varētu būt tāds brīdī, kad pārslēdz no viena projekta uz otru, tad, jo mūzikas video ir laba lieta, ka tev ir pilnīga brīvība. Bet pilnīga brīvība tajā stāsta ziņā, jo mūzika pat par sevi jau tur ir mākslas darbs, kas ir izdarīts. Un tu visu, ko var izdarīt, tā kā viņu nesačakarēt, bet viņu uzlabot. Tā kā piedot vēl kaut kādu dimensiju klāt, bet tas pats pamats jau ir. Jā, tāpat kā, ja filmu veido, ja tev ir no labas grāmatas, no labas stāsta, tas ir daudz vieglāk kaut ko darīt, nekā tas ir no idejas, kad tu mēģini kaut ko noķert, no pilnīgas nulles kaut ko. Galvenais, ka mūzikas klipus tagad vajag visiem un vajadzēs, pēc tā vairs nav iedomājama dziesma, un tagad arī to var ļoti vienkārši izdarīt. Pagājuši cik tur nieka kaut kādi 10 gadi, un visi var filmēt HD kvalitāti. Un arī vēl tas, ka tā maniera ir iegājusi, tā kā tu saki, tāpēc, ka tas ir daļa no mēdī, kāds tiek patērēts, un jābūt ar tur YouTube vai tam līdzīgi. Bet ar tās mūzikas video, un teiksim, tas iedomāsimies, kad bija Guns N' Roses tie lielie 3 miljonu, pat vēl vairāk, es negribu samot, Strange un November Rain, kas bija tāda Hollywoodas filmu tajā laikā līmenī. Un tie bija tādi super episki videoklipi, kurus mūsdienās vairāk tādā vērienā netaisa, vai viņš var taisīt varbūt ļoti vērienīgi tur, ar CGI un tam līdzīgi, bet kaut kur tas ir bišķiņ tā pamainījies. Un paralēli ir ienācis arī, kad varbūt vienkārši tie, kas ir tie vizuāļi saucamie, kad ar mūzikas videoklipu pat kaut kādām grupām varbūt, tur vairs nav nekāda baigā kinematogrāfija, vienkārši kaut kas vizuāli. Es pat nenāku par tiem vienkāršiem vizuāļiem, bet ka tur pat var būt kaut kas super vienkāršs. Līdz ar to tā skatītāja izglītotība, vai tas, ko viņš pieprasa, ir daudz zemāks nekā kādreiz. Jo kādreiz to teica, tas vienkārši ir sūdīgs video, bet tagad tā var būt tāda maniera. Tā kā tās robežas ir super brīvas visiem. Uztaisi savu videoklipu, savu telefonu. Viss no selfie tavas dienas. Tikai laba ideja vajadzīga apakšā, un cilvēks skatīsies. Bet tas ir foršākais, ka tas nekad nemainās. Gan labai dziesmas mūzikai, gan labam video, gan labai filmai. Vienkārši pamatāju vienkārši to labo ideju. Jā, es tikai teiktu tā, manam grupas biedram Ivītim, kas ir, mēs gan izšķīrāmies, viņam patika grupa Nickelback, bet viņš nekad nebija redzējis video. Viņš nebija redzējis video, un tā kā ieraudzīja video, tad viņš teica, nē, tā viņam nepatīk, līdz ar to video var sabojāt iespaidu. Mūzikā viņam patika. Bet viņš tāpat turpina audzēt tā kā Nickelbackam. Es neesmu drošs, varbūt es kļūdos, bet man liekas, ka radio nemēr arī Nickelback neskan, vai ne? Kopš tā laika viņš redzēja to videoklipu. Ok. Līdz tam būtu skanējis, viņš būtu redzējis. Par kaut kādiem tuvākajiem plāniem ar mūziku saistītiem ir jums tādi, vai tagad jūs esat tikai un vienīgi lielajā? Mēs ļoti briestam nākamajam Das Zontāks legionu mēģinājumam. Mēģinājumam, ok. Jo, bet tas arī nav vienkārši, jo jūs tur, tas sastāvs tur ir paliels. Sastāvs paliels, jā, un tad mēs tā kā
saņemamies kaut kādu brīdi, un tad mēs atkal tā kā bišķi palaižamies, un tad mēs tā kā saņemamies, un tad tā kā, bet klaudies, varētu bišķi kaut ko pārcelt uz vēlāku laiku. Jā, uz 2 mēnešiem, jā, pēc 2 mēnešiem, tas pietiekam reāli, jā. Un tā mēs bišķi plūstam, bet mēs sākām rakstīt jaunus gabalus, un pat pašiem likās, ka šis ir kaut kas bišķi jauns, kaut kāda lieta, kas pašiem patīk, jo idejas jau ir daudz savākts visiem, un tā kā meklējam to laiku, kā sanākt kopā. Bet es domāju, ka nākamā gadā mums... tas ir tajā, kas tūlīt sāksies gadā, ja mums būs mēģinājums, tad mums būs arī albums. Jo pēdējo albumu mēs ierakstījām, pats tas ieraksts process notika super spontāni. Mēs pat nebijām domājuši rakstīt, bet mums sanāca, ka mēs rakstījām priekš Radio Nabas Rozentāla Gleznai veltīt tādas kompilācijas, kurā dažādi mākslinieki. Tas bija albums, kur bija kādi 11 vismaz, alternatīvi. Mums iedeva budžetu vienam skaņdarbam, bet mēs aizbraucām un mēs vēl palikām bišķi ilgāk. Mēs bijām studijā un mēs zinām, klausies, Jans, tu nevari, mums ir pārējās dziesmas. Negribi iespēlēt uzreiz tas bungas, Jans saka. Protams, jo Jans var nospēlēt tā kā... viņš ar grupā tests spēlē. Jā, tests bundznieks. Jā, cik tas būs vairāk laiks, nezinu. Labi, 2 stundās iespēlēšu visu albumu. Tā kā, okay. Un tā arī Jānis izdarīja. Mums tā kā tas pamats ir iespēlēts. Mēs iespēlējām vēl pamat ģitāras un pēc tam tā diezgan spontāni ar ierakstiem. Es domāju, ka mēs tāpat darīsim šoreiz. Tā kā savākties un tad... Jā, un tad braukt rakstīt, bet pie kā jūs rakstat? Mēs... no sākuma kādreiz ar Soundarcade mēs vēl pirmie ieraksti bija kaut kur citur. Latvijas radio, bet pēc tam, tā pie Ģirta Laumaņa, jeb jau Lomika, kurš ir Valmierā, un tas viņš mūsu draugs. Un kā man vienreiz teica mūsu ģitārmeistars, pie kā mēs nesam labot ģitāras, mēs jau kaut ko pļāpājām, viņš teica, bet ja tu atrod to savu skaņu inženieri, tad to viņi kopā var tā kaukt. Jo, es pilnīgi nesaku, ka ir slikti mainīt skaņu inženierus, bet es sapratu, ko viņš toreiz tā teica. Mums ar Lomiku tā ir sanācis, ka viņš auga savā jomā, mēs savā, un tagad pēdējo reizi, kad es kaut ko Covid laikā pats pie viņa rakstīju, mēs jau pa daudz ko varam vienoties vienādi. Viņam ir interesanti, ko es esmu atnesis skaņas ziņā. Man interesanti, kā viņš ir iemācījies to labāk pārnest, un tad es tieši tā atcerējos, kad ir kaut kā, kad to skaņu inženieri var kopā augt. Un var arī, protams, ir talantīgi cilvēki, var nomainīt citu skaņu iegūt. Bet mums tā sanāca, ka mēs mums ir Olivers Starvits un Ģirts Laumans, kas mums skaņu. Tā ir kvalitāte jau 20 gadu garumā. Tas ir forši kombo, bet jau tagad aizvien vairāk cilvēku var veikt ierakstus paši. Arī Covid laiks tur daudz ko pamainīt tajā, ka cilvēki saprata, cik vienkārši var pat netiekoties rakstīt. Nevar teikt, ka tas ir galīgi sliktais tonis. Noteikti tiem, kam tas strādā, bet jūs tādu jūs tehniku nepiekopjat, ka rakstat paši kaut kur un tad līmējat to kopā, greizat un atkal līmējat. Mēs tā domājam, mēģinājums Covid laikā darīt, kā viens ieraksts garāžu bendu, otrs ieraksts garāžu bendā, pārsūta vēl kaut ko, tad viens pierakst klāt, un tad beigās tā kā, klausies, satiksimies mēģinājumā, un tad normāli iziesim cauri. Ko tu tur kaut ko pamainīji? Es nesapratu, ko tu tur izdarīji. Ne, bet tā kā mēs izmantojam ar pārsvaru garāžu bendu, bet vienalga, kas būtu savu ideju noprezentēt citiem pirms tam, lai viņi paklausās un iepazīstās. Tas ir daudz vērtīgāk. Kādreiz tas nebija pat vajadzīgs, jo mēs tik daudz mēģinājumu bija 2 reizes nedēļā vai 1 reizi, bet bija pat tā, ka 2 reizes. Kad tu jau visas tās idejas zini un tu viņas noprezentē klātienē. Tagad tomēr grupai, katram ir kaut kāda darba un ģimene. Tas laiks ir vienkārši efektīvāk ir noklausīties jau, braucot mašīnā vai darbā. Un pēc tam mēģinājumā jau var teikt es saprotu jau tavu ideju un klausies, ko es par to saku. Nevis tad, vienkārši mēģinājums paliek produktīvāks, kas ir, man liekas, ļoti labi tāda ideja apmaiņā. Mēs kino tāpat kaut arī var ja jāprezentē kaut kāda ideja ar telefonu, ne ar to lēcu, bet, piemēram, apsīties jau šo kustību un vispārējo, un pēc tam diskutēt, un pēc tam jau bez muzejā var iet ar īsto kameru un mājasdarbs kaut kāds ir izdarīts. Tādā ziņā tās tehnoloģijas tā mēs izmantojam.
Tā, man vēl iedomājies, mums atkal tur sanāks palikt atkal baigi it kā laika ziņā atpakaļ, bet kā jūs esat viscaur cilvēki no Pārdaugavas, kas apmēram ap to 2002. tīri sāka tur darboties. Jums bija diezgan liels iespējas arī tajā laikā, turpat tās tornis vēl bija kā ierakstu studija, diezgan, man liekas, vēl bija aktīva ap to laiku, vai ne? Jā. Negājāt uz to pusi tur skatīties, kas notiek? Mēs bijām sīkie. Sanāk, jā, viņi bija jau krietni vecāki priekš tā, ka jūs bijāt sīki un platās biksēs, viņi bija adītajos džemperos. 4-5 gadi, viņi diezgan jau tā kā... Ne, un es pieņemu, ka tur bija arī grupas, teiksim, kas pazina Jānu Daugavieti, kas jau rakstījās tur mūsu vecumā vēl, bet mēs bijām pietiekoši sīki vēl, lai mēs pat nezinātu, kas Jānis Daugavietis, tikai es gāju Toņa mājaslapā, es zināju, ka ir tas viens džeks, kas par to atbild, un tur varēja kaut kāds MP3 dabūt. Jā, MP3 un klausīties, un vispār saprast, kas tajā Latvijas undergroundā notiek, un tikai vēlāk dzīve savādi kopā tā, ka es varētu teikt, ka viņš ir čoms, bet mums nebija vienkārši tāda, tā, ka tie kontakti, tas tur pat it kā notika, bet mums neviens nebija pazīstams. Bet mājaslapa ir vēl. Es esmu šeit iegājis. Tur var ne tikai tos MP3 paklausīties, bet arī palasīt daudz un dikti par grupām. Un tur viss atrodams. Daugavietis pats arī, viņš ir zinātnieks arī, bet tas viņam tas interesantais, kā viņš ir savu hobiju jau tagad ar akadēmis savīs kopā. Viņš un arī, piemēram, dāmas, kas izdod tos ierakstus, ka viņi joprojām uztur kaut kādu vēl to, ka mēs varam apstīties uz visu kopumā, vai varbūt es dzirdējis no, neminēšu vārdā, bet es te braucu no Pāvlos uz Rīgu ar drauga meitu, tādu pusauģu, un mēs parunājam kaut ko viņu pa mūziku, un ka viņi teica, ka tiem daudziem, viņa vecāki paši saistīta mūzika, ka daudziem tiem jauniem punkiem liekas, ka viņi tagad ir ieviesuši to punku mūziku, bet tas jau nekad Latvijā te nav pazudis, jo tā pēcsacība gāja. Vienkārši tagad ir tā, ja tev ir CD un tu neesi Spotifyā vai internetā, tad tu neesi un mēs esam tie pirmie cemlauži, bet tā pēcsacība jau visam auga. Bet bija tā punku scēna diezgan apsīkusi. Viņa bija pirms nāca šis vilnis, nezinu, 4, varbūt 3 gadus tas, atpakaļ. Viņa bija diezgan... Bet gan jau nebija pilnībā pazudus. Piemēram, es nezinu, vai daudzi atcerās, bet, piemēram, kāds no anarcho-punk puses, When My Sororities Fall un viss tās, piemēram, hardcore skatu, kas ar tā mūsu laikā pastāvēja, viņi bija paralēli ļoti spēcīgi. Viņi ar kaut kur samazinājās, bet kaut kur viņi vienmēr palika. Jā, bet tas jau ir tas punk vilnis, viņš jau nāk kopā arī ar, nāk no Austrālijas uz Ameriku, ar tiem austrāļu punku revival, un tad, tā jau tas viļņojās, tā kā viņš vienā vietā sākās, otrā vietā. Es pat kā dzirdēju interesantu lietu, ka pa grunge, Sietlas grunge, kad viņi, ne Ņujorka, ne Losandželosā žurnālistiem neinteresēja grunge. Tā kā, kas Sietlā, tie kaut kāda neinteresanta vieta. Un tad viņi izdomāja uzaicināt uz Sietlu britu žurnālistu. Lai viņš paklausās šo mūziku. Label uzaicināja, izvadāja pa končiem, deva viņam ēst, deva viņam dzert, iztusējās, viņš aizbrauc atpakaļ un uzrakstīja metāla žurnālā lielu rakstu par Sietlas grunge mūziku. Un tajā brīdī uzreiz Ņujorka un Losandželos pieslēdzās. Pasties, Eiropieši kaut ko raksta. Eiropiešiem ir interesanti. Un, tas ir kaut kas jauns. Man Kristaps Krēsliņš deva klausīties pirms pāris gadiem tos austrāļu punk grupu, punku jauno vilnu, un tad arī man likās, pēc brītiņa jau Latvijā sāk parādīties jaunie punki, forši, kad iet laikam līdzi. Es vakar satiku Horēdas Stalbi, Egonu Kronbergu, mēs sēdējām, domājām gaišas domas, un Horēdas teica, ka 14. februārī iznāks filma par Bobu Marliju. Tā būs liela filma, mākslas filma, jā, un tā. Un ka nākamais gads varētu, tas varētu mainīt to, ka varbūt tas nākamais būs regēja gads bišķiņ. Vairāk regējas kaut ziņojums
Edgaram Šubrovskim, ka hospitāļi iela ir jāatdzīvina. Un, ja vien tas nav pretrunā ar varbūt tās ar viņa uzstādījumu. Viņš varētu iekļaut programmā, ja viņš iekļaus vēl Bob Marley gabals, tad tur viss būs kārtībā. Bet tas ļoti ātri jādara, jo kas būtu tāds lielākais festivāls, kur šāda programma varētu uzstāties droši vien Summersons Latvijā, bet tur baigi ātri viņam jātaisa. Es zinu, ka Edgars labi atzejo. Summersons hospitāļi jau joks Edgaram. Bet viņš apgājis ir tādu apli savā dairadē no pilnīgi tādas tumsas, no Kartāgas, caur gaismu uz atkal ļoti, ļoti tumšu mūziku uz šo projektu. Jūkas, starp citu, nemierā. Tur Ziemassvētku laikā viņi būs, es precīzi datumu neatceros, bet laikam tieši pirms Ziemassvētku. Tu spēlēs Jūku, ja? Jā, viņi būs šeit. Tad, lai cilvēki klausīties, jā. Būs 3. būs, tā kā. Man liekas, kad mēs viņus pēdējais dzirdējām Labā daba, un viņiem ir tāds ļoti, es viņus to nesalīdzinu, ja, bet, piemēram, mēs klausāmies Niku Keivu, tur katrs instruments ir ļoti dzirdams un pārdomāts. Tad pie Jūki tā pati maniera tāda, ka kur mēs ar Leģionu taisām skaņas sienu, un mēs gribam, lai tos instrumentus nevar atšķirt, un viņi sajiet un izveido kaut ko citu, kur viņi katrs dzirdams ir, un protams, viņi izveido ar tādas pašas ainavas, bet citiem līdzekļiem tādiem ļoti pārdomātiem. Tā kā jā, 23. datumā viņi te būs, un tad mēs... Like a fun fact. Producents, kas ievies skaņas sienu, viņš nogalināja savu sievu. Viņš bija Ramonas skaņotājs un nogalināja savu sievu. Un, tagad man drauga viestur Erina dzīvoja tajā mājā, kur viņš bija dzīvojis. Tas ir fun fact. Jā, nezinu, ko jūs darīsiet šo informāciju. Es arī nezinu. Bet lai viņi pirms paliek. Jā, bet tad atgādinām vēl 3. reizi, 23. decembris būs tā diena, kad grupa Jūka būs šeit nemierā. Cik mums pašiem bieži sanāk viesoties šeit, gan kā... Droši vien jau, ka biežāk kā apmeklētājiem nekā kā mūziķiem. Mēs šeit esam spēlējuši ar Sontāks Legionu, te augšā. Man liekas, Raits vēl teica, kā mēs te esam satilpuši. Ja, tad diži daudz vietu un diži daudz gaisa nepaliek pār. Mēs toreizēt vedām to, tas bija Legionu, to visu aparatūru. Tas bija tas trakais variants. Mēs, jā. Tas bija, jā. Jo mums ir ļoti smaga tā aparatūra. Un tad... Kaut kad es esmu vienreiz bijis no platēm spēlējis smagajā vakarā. Un tad, jā, man brālis saka, nāk uz to skapi bieži, tad viņš pēc skapi ienāk te iedzert. Jā, tīri jau izdejoties te nevar. Skapī tur tomēr. Man ir ar vienu gūžu bišķi problēma, un man viņu vajag izkustināt, daktars teica. Te nevar foršāk iedzert, bet tur tu saka, ka var foršāk padot? Jā, tāpēc, ka daktars teica, ka vajag kustēties, un man nepatīk vingrot, un tad es eju to gūžu izkustināt skapī. Ok, tad, ja kas, ja rīt arī es plānoju doties uz skapi, tad labāk pirms tam tāpēc, ka rītā šeit būs Nemiera Blitz. Mēs pirms sarunas runājam, ka ir tāds konkurss jauno vai vidēji jauno grupu, vai īstenībā to, kas varbūt tās jūtās jaunu tādu grupu konkursu ar foršām balvām, un tie ir baigi labie vakari. Un tā ir laba tradīcija, kas arī pateicoties tādai vietai kā Nemieris, kur tas notiek regulāri, nav daudz šādi te jauno grupu konkursi. Ir tas pats Hadrons, kas ir nabas, tas ir mūžsens un labs, bet tas ar kaut kā ir. Kas notiek ar Depo šobrīd? Depo vai tik nebija domāts, ka viņš, vai tur es pēdējās ziņas, ko es dzirdēju, ka 31. decembris būs tā diena, ka viņiem ir jāpievieš pārmaiņas, bet es sīkāk nezinu. Es ar sīkāk nezinu, un mēs pat Gunci mūsu draugs, mēs esam daudz spēlējuši Depo, viņš mums daudz palīdzējis. Un es saprotu, ka tā māja ir kaut kāda arotbiedrības māja, kur no viņas atsakās, un līdz ar to neviens viņu tā kā nepārņem, un kaut kā tā Depo nākotne, vismaz, kad es dzirdēju, nav skaidra, bet zinot Guntes pieņem, ka viņam, kā iepriekš bija Metro, tagad bija Depo, varbūt kaut kas nākamais. Retro, jā. Viņam arī gadi arī var iet uz priekšu. Gadi arī iet uz priekšu. Ko, super, tad liels paldies, noskaidrojām, ka Nickelback ir vērtība jūsu daļradē. Nē, ka videoklipam ir nozīme, jo citiem cilvēkiem pat var patikt Nickelback pēc video vairs nepatīk. Bet, tā kā, jā. Bet nevajadzētu arī, ka tā pat patīk. No plakāta uzreiz nevar saprast, ka nepatīk. Jo grupa Nickelback jau ir arī tā laika grupa, kas tika uz plakātiem liktas. Bet tev
Tu sākumā pasies plakātu, tad tu paklausies, tad pasies video. Nē. Nu, ka tu vienkārši pat tev nav jāskatās video, tu redzi to plakātu un jau ir skaidrs, ka apmēram, kas tas būs par skaņu. Mums nekad nav paticis Nickelback, un mēs ar Facebook izmantojam to aplikāciju Unfriend, Friend with Nickelback. Bet no mūsu grupas biedrām neminēšu tieši kurš viņš ir. Viņš basu spēlē, bet neminēšu tieši kurš. Viņam bija savādāk. Super, tad es saku jums lielu paldies, ka atnācāt pie mums ciemos. Tiekamies gan tad, kad jums šeit ir jāspēlē, jādīdžejo, gan tad, kad jūs nākat vienkārši atpūsties. Un lai jums arī tur otrā pusē Daugavai viss ir kārtībā. Bet es zinu, ka pār Daugavu viss ir labi. Un super liels tev paldies par interviju. Bija tiešām interesanti, ka mēs sen nebijām runājuši par mūziku. Mums pašiem kaut kā, tas jau ir īstenībā jūsu pašu rokās, kad būs nākamā reize, kad jūs varēsiet runāt par mūziku, kad jūs paši sastrādāsiet, tad tas arī būs. Tad arī būs jārunā, tieši tā. Gaidām nākamo reizi, kad varēsim tikties un aprunāties par mūziku un veiksmi jums gan kino, gan visos pārējos darbos, kas jums netrūkst. Veiksmi un liels paldies arī tiem, kas mūs skatījās. Apmēram pēc 2 nedēļām būs nākamais raidījums. Sekojiet Nemieru sociālos tīklos, tur tas viss būs. Priekā! Super, paldies!